Kā atbrīvoties no programmas Es nemāku dziedāt? Jā, tā ir zemapziņas programma, kuru mēs esam katrs kaut kādā brīdī saņēmuši, tie, kam tāda ir. Tie, kam ir programma Es māku dziedāt, vai es labi dziedu, vai man nav bail dziedāt, vai man nav kauns dziedāt arī, ja es nemāku. Jums ir izskaties laimīgā loze, taču ļoti daudziem cilvēkiem, ieskaitot mani, man bija tieši tāda pati programma, kuru man nācās izstrādāt ārā, ka es nemāku dziedāt. Un lai cik labi es beigās arī pat iemācītos un varētu, man vienalga visu laiku bija sajūta, ka es nemāku, vai nevaru, vai nedrīkstu dziedāt, tāpēc, ka ir kaut kas iekšā pretojās. Un tā ir mūsu zemapziņa, kas sargā mūs no izmaiņām, sargā mūs, lai mēs nesāktu dzīvot dzīvi citādāku. Un priekš zemapziņas tā ir ļoti laba lieta. Viņa strādā ar pozitīvu uzdevumu. Viņa ir saņēmusi kaut kādu programmu agrā vecumā mums, ka mēs nedrīkstam dziedāt, vai nevaram, vai nemākam. Un viņa dara visu iespējamo, lai mums nekas nemainītos, un mēs tieši tur arī paliktu. Tāpēc, ka tur ir droši, tas ir viss zināms, zemapziņai nepatīk mainīties. Taču, ja kaut kādā dzīves brīdī mēs tomēr saprotam, ka mums tas traucē, un gribam kaut kur tikt uz priekšu, un tā kā balss ir saistīta ar mūsu izpausmēm, tas, kā mēs lietojam savu balsi, cik daudz mēs viņu izmantojam vai neizmantojam, un ko mēs ar viņu iesākam, un kā mums tā liek justies, tad, kad mēs viņu izmantojam, tīpaši dziedot, tas saistīts ar ļoti daudz emocijām, un tā kā balss ir iebūvēts instruments mūsu ķermenī iekšā, tad viņš ir saistīts ar pilnīgi visu mūsu organismu, mūsu domām, emocijām, sajūtām, psiholoģiju. Tāpēc var būt tā, ka balss var pazust uz nervu pamata no lieliem traģiskiem notikumiem, no lielām kaut kādiem pārsteigumiem, negaidītiem pavērsieniem dzīvē, no liela stresa, no bailēm. Jā, balss var aiziet ciet, viņi var pazust, mēs viņu nevaram izmantot kādu laiku vai vispār nevaram izmantot. Jā. Pēc lielām kaut kādām traumām, pavisam milzīgām, var tiešām būt tā, ka balss vienkārši nestrādā un neviens netiek galā, un pat vokālai pedagogi nezin, ko iesākt. Tas ir tāpēc, ka virspusējā līmenī šo problēmu vairs nevar salabot. Ir viņi jālabo jau zemapziņas līmenī. Tāpēc savas balss terapeita un vokālā eksperta zināšanas esmu papildinājusi ar zemapziņas terapijas apgūšanu, jo es vēlos palīdzēt vēl stiprākā, vēl dziļākā veidā visiem tiem, kuri pat nav spējīgi iegādāties dziedāšanas programmu vai sākt apmācības, jo zemapziņas bloki ir tik lieli, ka viņi pat nevar to izdarīt. Tāpēc, ka tur viss iekšā pretojās un viss tev intuīcija, viss tev aizved tā, lai tu nekad nesāktu pat vispār skatīties tajā virzienā. Ja tev tas traucē, ja tu izjūti, kad kaut kas šeit bloķējās, ka tu neesi līdz galam neizpaudi savu autentisko es kādu, kas tev iekšā sēž, bet ārā nenāk. Ja tev šķiet katru reizi, kad tu vēlies kaut ko pateikt, tev liekas, nē, tu sevi bloķē, tu sevi noklusē, tu nevēlies, baidies izteikt savu viedokli, baidies izrunāt kaut ko, vai arī baidies izdziedāt un izdot no sevis skaņu, kad tev kamuls kaklā parādās, iedomājoties par to, kad ir jādzied vai kaut kas jāsaka. Vai tu jūti, ka tas tev kaut kur tu esi limitēts un netiec pāri kaut kādam savam blokam saistībā ar dziedāšanu un balsi, tad piesakies uz konsultāciju pie manis, es ar lielāko prieku palīdzēju saprast, kur tad ir tā atslēga, kur ir sakne tam blokam, tai grūtībai izpausties un tā tālāk. Un labprāt tev pavadīšu tavā ceļojumā uz savas jaunās izpausmes veida atklāšanu. Caur balsi, caur dziedāšanu, caur zemapziņu. Tiekamies!